Žēlā kaķēnu ņaudēšana aizkustina sirdi tiklīdz pārkāpts Jēkabpils dzīvnieku patversmes slieksnis. Bez mājām palikušo patversmē nekad netrūkst. Arī šobrīd šeit uzturas 34 dzīvnieki, 20 kaķi un 14 suņi. Lai gan mīļuļu izskats un izturēšanās tā vien liek izjust mīlestību, ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem mājdzīvnieki agri vai vēlu vairs nav vajadzīgi. Sijā Jēkabpils pakalpojumu ražošanas tehniķe Ingūna Avotiņa stāsta, ka visbiežāk dzīvniekus uz patversmi atved cilvēki paši. Vai nu brauc uz ārzemēm, vai nu cilvēks ir vecs, slims, aizved viņu uz pansionātu, dzīvnieku nav kur likt, vai nu atkal ģimenē piedzimst mazulis un nevar sadzīvot ar mazuli. Gadījumi ir visdažādākie. Daudzi mīluļus nogādā patversmē slēpus, pārmetot pāri žogam vai vienkārši atstājot pie vārtiņiem. Patversmes darbinieki gan aicina iedzīvotājus tā nerīkoties, bet iepriekš sazināties un tad atvest dzīvnieku. Diemžēl netrūkst arī tādu gadījumu, kad dzīvnieki tiek vienkārši izmesti ārā vai piesieti pie koka. Daļu no viņiem Jēkabpils pakalpojumiem izdodas noķert reidu laikā, kas tiek rīkoti vismaz 2 reizes mēnesī, bet visiem pamestajiem bēdu brāļiem vietas nepietiek. Jau tā bieži vien vienā krātiņā uzturas vairāki kaķi, lai gan katram kaķim vajadzētu atsevišķu būri. Nevienam nav noslēpums, ka pašvaldība pēc ministru kabineta noteikumiem dzīvnieku patversmē var uzturēt tikai 14 dienas. Pēc 2 nedēļām, ja mīlulis nav atradis jaunas mājas, tas jāiemidzina. Šī gada laikā vien jau iemidzināts 21 dzīvnieks. Vislielāko neizpratni izraisa gadījumi, kad cilvēks ar lielu apņemšanos rūpēties no patversmes paņem dzīvnieku, bet pēc neilga laiciņa mājdzīvnieks atkal tiek izmests ārā. Tā noticis arī ar haskija šķirnes suni, kurš pirms kāda laika bija atradis jaunas mājas, bet tagad atkal nonācis uz ielas un pēc tam patversmē. Ingūna Avotiņa pauž uzskatu, ka lielā daļā gadījumu dzīvnieki tiek izmesti, jo paņemti neapdomājoties. Viņa uzsver, šāda situācija valstī pastāv, jo trūkst kontroles sistēmas. Nav kas seko līdzi dzīvnieku reģistrācijai, nav kas seko līdzi, kas notiek tālāk ar šo dzīvnieku, kad viņu paņem. Nav, sodi, piemēram, nav populārs veids, kā risināt problēmu, bet es nesaskatu citu variantu pašlaik, kā piemērot lielus bargus sodus, lai beidzot ieviestu kaut kādu nebūtu kārtību. Jo es tā vienkārši paņemu sunu un pēc tam viņu izmetu ārā un palieku nesodīts, baigi forši, un tā mēs visi varam darīt un nekas nenotiek. Mājdzīvnieku izmešana ir problēma, kas raksturīga ne tikai Jēkabpilī, bet visā valstī, un patversme to nevar atrisināt. Ingūna Avotiņa uzsver, daudz kas atkarīgs nevien no likumiem un dzīvnieku turēšanas noteikumiem, bet arī no katra cilvēka domāšanas un audzināšanas. Ņemot vērā, ka šā gada laikā vien patversmē nonākuši teju 200 mājdzīvnieku, var secināt, ka šajā lauciņā sabiedrībai vēl ir daudz darba. Sandra Paigļkane, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.